Sveicināti TV Jūrmala skatītāji mūsu raidījuma ciklā Tuvāk, kur mēs pārdomājam kristīgās ticības svarīgākās, nozīmīgākās tēmas. Šajā dienā, kā ierasts, man sarunu biedri būs man doma kolēģi, arhibīskaps Rinalds un mācītājs Jānis. Un mēs pārdomāsim, apstāsimies pie Bībeles. Svētie raksti, Bībele. Ja jums būtu jāiepazīstina ar Bībeli kādu cilvēku, kam šī grāmata ir sveša, ko jūs stāstītu? Varētu teikt, ļoti sena grāmata, ļoti mūsdienīga grāmata. Vienlaicīgi es negribētu, ka mēs aizējam tik senatnes virzienā, bet skaidrs, ka tā ir grāmata, kurai ir gara vēsture ar garu stāstu. Grāmata, kas ir noteikti ietekmējusi cilvēci vairāk kā jebkura cita grāmata. Grāmata, kas ir pirkta vairāk par visām citām. Grāmata, kur laikam ir zakta vairāk par visām citām. Grāmata, kur ir nelegāli transportēta un ievesta vairāk par visām citām. Acīm redzot, tas tiešām norāda uz šīs grāmatas kaut kādu tādu īpašu unikalitāti. Tik tālu, cik mēs vispār varam runāt par vienu grāmatu, ko noteikti mēs vēl aizskārsim. Es sacītu, ka Bībele ir cilvēka un Dieva attiecību vēsture. Bībele ir grāmata, kurā mēs ieraugam cilvēka dzīves dažādību, meklējot Dievu, viņu atrodot un iepazīstot. Reizēm tas priekšstats varētu no malas būt tāds, ka Bībele ir pareizo atbilžu grāmata. Bībele ir grāmata, kura ir īpaša ar to, ka tajā ir visas dzīves pareizās atbildes. Bet jāsaka, Bībele ar to ir ļoti tuva cilvēkam, ka viņa ir ļoti dažāda. Mēs tur varam lasīt par cilvēka dzīves izdošanās brīžiem, un sapņu piepildījumiem, un tajā mēs varam lasīt ļoti skaudras cilvēku dzīves pieredzes, dzīves kritienus, negribētas pieredzes. Un tas viss veido Bībeles unikalitāti, jo tā runā par cilvēku, kurš savas dzīves varētu teikt, trauslākajos brīžos savu palīdzību un savu cerību meklē ārpus sevis. Un par to, kā tas notiek, par to tad arī ir Bībele. Par to ir Bībele. Tu sacīji, ka Bībele ir sena grāmata. Vai mēs varam iedot klausītājiem apmēram priekšstatu, cik sen ir Bībele, cik ilgi viņa ir rakstīta? Jā, noteikti, kad mēs varam runāt, ka Bībele ir vēl senāka par to atskaites punktu, kur es sacījuši, tādā nozīmē, ka notikumi, kuras Bībele apraksta, ir notikuši vēl senāk, un Bībele ilgstoši ir noteikti pastāvējusi arī mutvārdu tradīcijā, kur no paudzes paudzei kādi stāsti un tika nodoti. Bet, ja mēs runājam par tādu rakstītu liecību, tad varbūt man vispirms ir jāpasaka, ka Bībele, kā jau es ieminējos, nav viena grāmata. Mēs būtībā runājam par 66 grāmatām. Vārds Bībele, ja biblijos tulkojumā nozīmē bibliotēka, tātad mēs varētu teikt veselu grāmatu bibliotēka, kuras mēs varam sīkākos plauktos likt, bet tie lielākais nodalījums būtu jaunās derības plaukts un vecās derības plaukts, un tad tajā vecās derības plauktā būtu 39 dažādas grāmatas, un jaunajā tad atlikušās. Nu, un ja mēs runājam tad par to veco derību, kuras vēsture ir senāka, garāka uz atpakaļ, tad mēs apmēram tās pirmās vecās derības grāmatas varētu būt 19. gadsimtu pirms Kristus, tātad gandrīz vai 2000 gadus pirms Kristus būtu pierakstīts pirmās no tām. Nu, un savukārt jaunās derības grāmatas, ko mēs lasām Bībeles otrajā daļā, tad tās ir tāds 1. gadsimts pēc Kristus, kurā tad tās pārsvarā tiek radītas
vēlāk viņas mums noformējās, kā mēs šodien pazīstam Bībeli, bet tas grāmatas rodās 1. gadsimtā pēc Kristus. Nu, tad 2000 gadu amplitūda apmēram ir tas laiks, kad Bībele kopumā ir tapusi. Es pie šī gribētu vēl klāt likt to, ka Bībele nav tāda nepastarpināta Dieva iedota grāmata, kur varētu teikt, kāds no debesīm pastiepa roku, iedeva grāmatu, un mēs tagad vai nu vecās vai jaunās derības ļaudis sakam, nu, ka tā ir grāmata, kur ir nākus no debesīm vārds vārdā, kāda viņi ir. Jo to, manuprāt, ir svarīgi pieminēt tādā ievadā par svētajiem rakstiem, kad Bībeles teksti, par kuriem tu, Rinaldi, jau minēji, viņi ir tapuši arī ilgā laika posmā. Viņi ir tapuši dažādos, nu, ja runā par veco derību, dažādos Izraēla tautas, gan sabiedriskajos, gan politiskajos notikumos, kā jau daudzas lietas, bieži vien kā atbildi uz kādiem jautājumiem vai iestāšanās par kaut ko. Un tāpēc, raugoties uz svētajiem rakstiem, mēs varētu teikt, ka viņu autori ir ļoti dažādi. Laiks, kurā šīs grāmatas tapušas, ir ļoti dažāds. Un tas, ka mēs šodien šos Bībeles rakstus turam starp vieniem vāciņiem, vienā veidolā, nu, tas tā vienmēr nav bijis. Īpaši jau, ja mēs runājam par jaunās derības sākumu un arī tevis pieminēto vecās derības laiku, kad svētie raksti ir pastāvējuši mutvārdu tradīcijā, un tad atkal kāds brīdis uz vēstures ass ir licis šo atklāsmi fiksēt un padarīt viņu rakstisku. Tā tad sākumā mutvārdi, pēc tam rakstiski. Sākumā notikumi. Sākumā vēl notikumi, jā. Un tad ir pierakstīti un ļoti dažādi. Vai mēs varam ieskicēt kādus žanrus, jo, ja ir dažādas grāmatas, es pieļauju, ka mēs saprotam, ka viņas nav visas vienā žanrā rakstītas. Varbūt kaut ko mēs varam pieminēt no tiem. Nu, raugoties uz veco derību, laikam to žanrus var tā ļoti pamanīt. Tas, kas judaisma tradīcijai un kultūrai ir teju pašā pirmajā vietā, tās ir pirmās 5 Mūzes grāmatas, jeb pazīstams arī zem nosaukuma Tora, kas apraksta visa esošā radīšana, cilvēka radīšana, grēkā krišana, iziešanas stāstu no Ēģiptes verdzības, bauslības došana, tie ir tie ģenerālie notikumi, kas judaisma tradīcijā un teoloģijā ir visu laiku klātesoši. Tad vecajā derībā viena ļoti redzama rakstu daļa ir praviešu grāmatas. Pravietiskā literatūra, kas runā par laiku, kad caur Dieva praviešiem, jeb cilvēkiem, Dievs runā šajā pasaulē. Bieži vien, kā mēs šodienas valodā teikt, koriģējot cilvēka un Izraēla tautas vēstures ceļu, esot bieži vien opozīcijā laicīgajiem vadītājiem, esot opozīcijā cilvēku tādam dabiskajam instinktam un vēlmei, kā šo pasauli un tolaik Izraēla tautu pārvaldīt. Tātad praviešu grāmatas ar vīzijām, redzējumiem un ar tādu, reizēm pat mēs lasām nepastarpinātu Dieva pieredzi. Tad vecajā derībā vēl ir arī saucamā gudrības literatūra, kur mēs viņu pazīstam kā Salamana pamācības, gudrības grāmata ar tādiem izteikumiem īsiem, kā mēs šodienas laikā mīlam sacīt, tādus īsus viena teikuma gudrības, kuros ir ielikta tāda ļoti dziļa patiesība, kas nav tā plakana izlasām, bet ir ļoti garīgi telpiska. Tas dziļāks par internetu gudrībām. Noteikti, jā. Vēl vecās derības kontekstā noteikti jāpiemina ir arī dzejas un poēmas tradīcija, ko mēs vislabāk pazīstam un kas ir atpazīstam tieši lasot psalmus. Un jaunais Bībeles tulkojums mums ļoti labi rāda to, ka lasot psalmu, tur ir ļoti ievērots šis, varētu teikt, dzejiskais taktsmērs, ka tie nav teikumi, kas kaut ko pastāst, bet drīzāk tā ir tāda dzejas un poēzijas literatūra.
Nu, tas ir vecās derības tāds. Grāmatu bloks, laikam. Jā. Tāds, ka mēs runājam tur laiku grāmatu, ķēniņu grāmatas, kas atspoguļo kaut kādas izrāda tautas vēstures posmus, kurš ķēniņš pēc kura ķēniņa tur nāk un kas tai viņa valdīšanā notiek, kur ir tas mērķis atspoguļot, jā, tādu bišķi vēsturiski tādu ainu dot, jā. Kaut arī pārējās grāmatas satura, varams, vēsturiskus faktus, bet... Jā, un tad ir jaunā derība, kas ar tāpatās nav ļoti viengabalaini. Pamatā ir evaņģēlija, kas atspoguļo Jēzus dzīves stāstu un Jēzus mācību. Tad ir apustuļu darbi, kas apraksta pirmās baznīcas, varētu sacīt, paša sākums, aizsākums, kā kristietība izplatās un kā baznīca dzimst un veidojās. Un tad ir vēstules, kur kādi Jēzus apustuļi un mācekļi tad jau dibinātām draudzēm raksta kādas pamācības un skaidro kādas lietas un sargā tajā tradīcijā, tajā mācībā, ko viņi paši no Jēzus ir saņēmuši. Un visbeidzot ir arī tāds apokaliptisks žanrs, skatoties uz priekšu nākotnē, Jāņa atklāsmes grāmata. Ne tikai nākotnē, Jāņa atklāsmes grāmata arī noteikti apraksta arī tagad, bet katrā ziņā tur ir tāda simbolu valoda, daudz tēlu lietot, un mēs viņu nevaram burtiskā veidā lasīt, kā piemēram bieži evaņģēlija notikumus var lasīt. Un tad tā ietveros, tur ir dažādi gan līdzības, gan stāsti, gan tur arī ir atsauks uz kādām dziesmām, un tur tie žanri grāmatas ietveros arī var atšķirties. Un tā. Tā kā viņi ir ļoti, jā, no tāda daudzveidīga visplašākā nozīmē. Un vēl pie tā vēsturiskā, ja jautājam, kad Bībeles teksti kļuva pazīstami vai, formēti aptuveni, tā kā mēs šodien viņus varētu lasīt, tad par to ir liecības no 2. 3. gadsimta agrīnajiem baznīcas autoriem, kuri atsaucās uz dažādiem vecās derības notikumiem un vecās derības grāmatām. Un no tā mēs varam secināt, ka viņu rīcībā jau tātad 2. 3. gadsimtā jau bija vecās derības raksti un arī jaunās derības raksti, nevairs mutvāra tradīcijā, bet jau rakstiski fiksēti. Tas nozīmē, 2. 3. gadsimtā mēs jau varam runāt par Bībeli apmēram tā, kā mēs viņu šodien pazīstam. Un tas varbūt mums tāds mazs ievads par visu Bībeli kopumā, bet no citas puses paraugoties uz Bībeli, kāpēc mēs vispār par Bībeli runājam? Kāda vieta kristīgā ticībā ir Bībelē? Ja paraudzītos uz visu kristiešu garīgo dzīvi vai uz to, kas ir kristīgās ticības būtība, no kurienes mēs ņemam to, kāda vieta Bībelē ir kristīgajā ticībā? Laikam būtu jāsaka to, ka kristīgā ticībā Bībele redz kā Dieva atklāsmi. Un mēs vispār kristietībā piederam vienai reliģijai, kura tic Dievam, kurš sevi grib darīt zinām. Un noteikti, ka Bībele nav tikai cilvēku meklējumi pēc Dieva, drīzāk otrādāk, pat varētu sacīt, tas ir stāsts par to, kā Dievs rada cilvēku un kā Dievs šīs attiecības ar cilvēku uztur un ved viņus pretīm tam piepildījumam, kas ir, varētu sacīt, ar ko noslēdzās Bībele Jāņa atklāsmes grāmatā. Un pa vidu tur ir visdažādāko, kā arī Jānis iezīmē, pieredžu stāsts, klāsts, kur Dievs iejaucās ar tādu, mēs sakam, pestījošu nozīmi, tāpēc tas varētu teikt milzīgs pestīšanas stāsts, kā Dievs rada cilvēci un viņu pilnīgo līdz piepildījumam un noslēgumam. Un tāpēc dažādās tur cilvēces situācijās Dievs kaut kā iejaucās, atklāja, māca, rāda pedagoģiski visdažādākos veidos. Un mēs uz to tagad atskatoties sakam, tur mēs redzam, kā Dievs runā uz cilvēku. Tur Dievs mums palīdz kaut ko saprast, ko mēs citādāk paši nesaprastu. Un tāpēc mēs to saucam par
par atklāsmu, Dieva atklāsmes grāmatu, nu, kurai tad ir līdz ar to arī augstākā autoritāte tajā, nu, kur mēs baznīcā šodien tā kā balstam savu mācību, ja reizēm arī varbūt būtu vieglāk balstīt kaut kur citur. Nu, viens piemērs, piemēram, nu, mēs balstoties Bībelē sakam, ka Dievs ir trīsvienīgs. Un tad mēs saskaramies ar absolūtu problēmu tagad izskaidrot cilvēkiem racionāli, ko nozīmē viens Dievs trīs personās. Un mēs varētu teikt daudz vienkāršāk būtu sacīt, ka ir viens Dievs, tie pārējie varbūt tur kaut kāda palīga un tam līdzīgi ir, bet tad mēs būtu pretrunā ar to, ko mēs sakam, ka tā ir Dieva atklāsme. Dievs sev Bībelē atklāja kā vienu un vienlaicīgi trīs dažādās personās viņš jau dar cilvēkam zinām. Un līdzīgi ar citām vietām ir. Tur tas tāds viens piemērs, kur redzam, kā baznīca paliek uzticama tai atklāsmei, kas viņam ir dota. Ja pat vienmēr tas atvieglo dzīvi, reizēm tas pat varbūt izaicina kaut kādā ziņā. Es domāju, ka tāds aizsākums tieši kristīgajai, gan reliģijai, gan kristīgai kultūrai par rakstiski fiksētu svēto rakstu tradīciju nāk jau no vecās derības. Un man nāk prātā viens no pirmajiem rakstiski fiksētajiem Dieva atklāsmes piemēriem, kas ir vecajā derībā Mozum dotās bauslības plāksnes. Tas ir notikums, kur Izraēla tauta ir iziešanas ceļā no Eģiptes verdzības, un tad notiek šis lielais pagrieziena punkts, kad Dievs dod caur Mozu savai tautai bauslību, jeb 10 baušļus. Un tur ir ļoti zīmīgā veidā viena no tām rakstu vietām, kur mēs redzam, ka Dievs pats uz šīm plāksnēm rada saturu. Viņš pats, mēs nezinām, iedveš, ieraksta, ieskrāpē kaut ko, bet tas nenāk no cilvēka. Un es domāju, ka šī rakstiski fiksētā atklāsme ir gan judaisma, gan kristietības kultūras pamatā, kad mums ir vajadzīgs sakrāls teksts, tā vienkārši sakot, pie kura pieķerties, kurš ir stabils un nemainīgs. Un tāpēc es domāju, arī mūsu luteriskā tradīcijā, kurai mēs piederam, arī ir ļoti svarīgi. Un mēs zinām no reformācijas laika, cik svarīgi Bībele ieņēma, cik svarīgu vietu Bībele ieņēma reformācijas notikumos, un tieši Mārtiņa Lutera personībā, dzīvē un arī visā, ko viņš rakstīja par to, cik svarīgi ir šī nemainīguma aspekts. Un tas, manuprāt, nāk jau no vecās derības laika, no tās svētuma izpratnes, kur svētie raksti stāvēja templī, kur neviens cits nevarēja ieiet, lai, no vienas puses pasargātu no cilvēka klātbūtnes, bet no otras, lai apliecinātu to, cik šie raksti ir svēti un nākuši ne no cilvēka. Raksti nākuši ne no cilvēka, un tie ir tie, kas ir pamats mūsu mācībai, ko baznīca māca. Vai mēs varam kaut kā secināt, ko svētie raksti paši par sevi saka? Vai raksti kaut kā komentē paši sevi? Tas ir viens princips, ja es pareizi saprotu, apmēram, kāda ir tā tava doma, tad tas ir viens princips, kas ir ļoti palīdzošs, proti, ka Bībele skaidro pati sevi. Un tie, kas mēs esam, un es ceru, ka tie, kas mēs uz priekšu saskārsimies ar to, kad mēs lasām svētos rakstus, mēs bieži ir kaut kā situācijas, kur mēs nesaprotam. Un no sākuma viņas ir ļoti bieži ir tā, ka tu to lasi un īsti nesaproti to. Bet, kad tu lasi tālāk uz priekšu, lai ar tā nav grāmata, kā mēs jau te iezīmējam no sākuma līdz beigām, kas te ir ievads un te ir noslēgums un pa vidu ir skaidra struktūra, tās ir dažādas grāmatas, bet Bībele skaidro pati sevi. Un lasot vairāk no svētajiem rakstiem, mēs iegūstam atbildes uz jautājumiem, kas mums iepriekš ir radušies. Un Bībele arī, varbūt vēl viena lieta, ko es domāju, kur mēs balstam domu, ka tā ir Dieva atklāsme. Viņi balstās arī pašos svētajos rakstos, pašā Bībelē, kur, piemēram, jaunā derībā ir sacīts, ka tie ir Dieva iedvesti, Dieva iedvesmoti raksti, kas
nenozīmē to, ka Dievs pats ņēma un uzrakstīja, kā jau Jānis sacīja, viņi nekur mums nenokrita, tas notika caur daudziem dažādiem cilvēkiem, kā mēs pirmiet minējām, uz kuriem Dievs savā veidā kaut kā viņiem atklājās. Un viņi bija tie, kas viņu rakstīja, Dieva gara vadīti, inspirēti, iedvesmoti cilvēki. Kā rezultātā mēs mēdzam kādreiz tā sāsinot lietas sacīt, Bībele ir 100% Dieva darbs un 100% cilvēka darbs vienlaicīgi. Kādreiz vēl tādu tēlu mēs lietojam, varbūt, kas palīdz saprast, piemēram, kādai baznīcai ir savs arhitekts, kurš tur ir izdomājis, pārdomājis visu līdz pēdējām detaļām, līdz pēdējām ķieģelim, bet viņš iespējams pats vispār roku nepielē pie šīs ēkas celšanas. Tur ir kādi citi cilvēki, kas strādā, kam tā ir viņa profesija un kas uzceļ šo dievnām, bet tur katrs akmens, katra lieta, kas tajā dievnamā ir šī arhitekta gribēta. Tad mēs kaut kāds paralēls varētu vilkt arī ar to, ka Bībele rāda, kad tas, kas ir svētajos rakstos, ir Dieva gribēts šādā veidā cilvēkam atklāt. Un es domāju, vēl ir svarīgi, ka kristietībā Bībele nav kādu apslēpto zināšanu kopums, kas ir pieejams tikai kādai noteiktai cilvēku grupai, vai tad, kad mana garīgā dzīve būs sasniegusi kādus augstumus vai līmeņus, tad es varēšu tajos ielūkoties. Bet, kā apustulis Pāvils kādā no savām vēstulēm saka, to, ko es esmu saņēmis, to es dodu tālāk. Un mūsu pieminētā jau mutvārdu tradīcija, tas jau bija kristīgās draudzes sākums, kad jau pieminētais apustulis Pāvils, būdams misionārs, šīm pirmdraudzēm rakstīja. Un zinot tā laika tradīciju, kad nebija ne kopēšanas iespējas, ne pārrakstīšanas, tad šīs vēstules tika lasītas draudzes priekšā. Šodien mēs to saucam par Bībeles kanonu, jeb tādu sakrālo normatīvu, mēs sakam, tā ir Bībele. Tolaik tā bija apustuļa Pāvila rakstīta vēstule, atkarībā no konteksta. Citai, lai draudzi iedrošinātu, citai, lai pamācītu, bet joprojām saglabājās tā pati svarīgākā vēsts. To, ko es esmu saņēmis, to es turpinu un nododu tālāk. Un tas, manuprāt, ir tāds kristietības ļoti redzams svēto rakstu, tāds liels ieguvums, kad tā nepaliek pie kādiem cilvēkiem vai pie Jēzus apustuļiem, bet mēs katrs esam līdzdalīgi, mēs katrs varam tuvoties Bībelē, viņu lasīt un no tās mācīties un iegūt. Es sacīju, ka Bībele nav tāda, ka tur nav kādas slepenās zināšanas, kas tikai kādiem ir pieejamas. Un tāpat laikā, man liekas, būtu svarīgi pateikt, Bībele, protams, nav vienkārši grāmata, un viņa ir ļoti daudzslāņaina grāmata, un es domāju, tie, kas ir ilgāk lasījuši Bībeli, ir atklājuši, ka patiešām viņi kaut kā, jo varētu sacīt, kaut kā mūsu dzīves pieredze, mūsu briedums kaut kā iet uz priekšu, jo arī citādi mēs spējam ieraudzīt kaut ko jaunu, atkal tais pašos tekstos, ko mēs esam lasījuši. Tādā nozīmē viņa ir ļoti, ļoti daudzslāņaina grāmata, bet pamatā, protams, apakšā ir tas, ko Jānis saka, ka kāds grib padot tālāk kaut ko viņš pats ir saņēmis. Tie nav slepenie teksti, tie ir pieejami visiem. Vai visiem vajadzētu lasīt Bībeli? Vai tas ir droši, ka es pats lasu Bībeli? Varbūt man nevajag lasīt Bībeli, iet uz baznīcu un pietiek ar to, ka es baznīcā klausos un paskaidro, un tad man vairāk pašam nevajag lasīt. Visādi jautājumi, kuri ļoti praktiski un varbūt uzreiz arī tajā virzienā, ja es neesmu lasījis, ar ko man sākt, kā man lasīt, vai ir kaut kas īpaši, kam pievērst uzmanību. Tā ir ļoti daudz jautājumu. Ko no tā jūs gribētu praktiski sacīt cilvēkam, kas varētu palīdzēt? Es teiktu, ka Bībeles lasīšana ir viena no garīgās dzīves disciplīnām. Un Bībeles lasīšana ir arī veids, kā Dieva darbs pie mums atklājās.
tā grūtība, tas, ko Rinalds iezīmēja, tā grūtība varētu būt tāda, ka gan valoda, gan konteksts bieži vien no mums ir ļoti tālu. Mums sveša, pat ne mūsu kultūra telpā ir radniecīga. Un tāpēc, ja cilvēks sāk lasīt Bībeli, bieži vien tas pirmais tuvinājums mazliet pāriet apetīti turpināt, jo, ja sāk īpaši ar vecās derības grāmatām, kas ir jau pieminētās vēstures grāmatas, izteikti jūdu tautas vēsturi, tad varētu būt mazliet grūti lasīt. Bet tas, ka Bībele ir jālasa, tas ir veids, kā mēs savu garīgo dzīvi stiprinam, kā mēs ļaujam Dieva darbam pie mums notikt. Jo tas, kad baznīcā lasa dievkalpojumos Bībeli, tas ir tas, ko mēs sadzirdam ar ausīm. Tas pie mums nonāk, ja varētu teikt, caur cita cilvēka muti. Bet lasīt pašam vienmēr nozīmē, kad mēs šim vārdam ļaujam darboties no iekšpuses. Šeit esmu tikai es un Dieva klātbūtne. Un tāpēc svarīgi ir lasīt, svarīgi ir atrast vietu un laiku svētajiem rakstiem mūsu ikdienā. Un tas iet kopsolī ar to, ka kristietība ir misionējoša reliģija. Un Bībele ir viens no tiem instrumentiem, ar ko kristietība sevi piesaka, sevi apliecina, sakot, mums ir svētie raksti. Un uz otru jautājumu atbildot, ar ko sākt, tādam pašam sākumam, es teiktu, kad kāds no evaņģēlijiem, un es tā īpaši mudinātu pievērsties Lūkas evaņģēlijiem, jo Lūkas bija savā laikā ļoti izglītots cilvēks, un salīdzinot ar citiem evaņģēlija autoriem, viņa valoda ir ļoti bagātīga, plūstoša un vairāk radniecīga tam, ko mēs saprastu ar stāstījumu formu. Tāpēc, lai mazliet, ja tā drīkst teikt, ielasītos Bībelē, tad es dotu pirmo roku Lūkas evaņģēlijam. Es varbūt sacītu, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs, tas bija arī viss, varētu teikt, reformācijas laika lielais pienesums, kad Bībele tika iztulkota, varētu teikt, tautas valodā, un, protams, mums ir mūsu stāsts ar Bībeli latviešu valodā. Un tas mērķis bija patiešām Bībeli padarīt pieejamu tuvāk cilvēkam, ka cilvēks var ikdienā lasīt un kaut kādā veidā ļaut ikdienā Bībeles vārdam lēnām sevi formēt un kaut kā izgaismot to man ikdienas dzīvi ar visām tām izvēlēm, kuras priekšā es esmu. Bet tāpat laikā noteikti mums jāskatās vēl plašākā vēstures kontekstā, kur vienmēr ir bijusi tā doma, ka svarīgi, ka Bībeli lasa arī baznīcas kontekstā, ka mēs Bībeli lasam kopā ar baznīcu. Kā tas var izskatīties personīgi, es lasu pēc kaut kāda sava plāna vai principiem, ka Jānis iedeva labi ievadu, ko sākt, bet es tiešām arī paklausos, jeb sakoju, dzīvoju līdz tam, kā baznīca skaidro rakstus, ka mana tā ierobežotā sākotnējā interpretācija man nekļūst par absolūto un vienīgo. Tur, protams, pastāv kaut kādas bīstamības, kur mēs tur varam ielasīt to, kas tur nav, un subjektīvi iztulkot sev tā, kā mums tīkam ir un tā. Tā kā ir svarīgi, man liekas, rakstus lasīt kopā ar baznīcu. Un tas varbūt esot draudzē dievkalpojumā, kur vārds tiek skaidrots, ir Bībeles stundas, bet ir dažādi arī internet resursi, kurās mēs varam lasīt, ir grāmatas, kurā var kaut ko palasīt. Tie ir tie veidi, kā es varu lasīt neviens pats, bet lasīt kopā ar. Un varbūt viens tāds iedrošinājums arī par to, ka mēs lasot Bībeli, nesaprotam kaut kādas lietas, un tam mums liekas, ka mēs varbūt neatceramies, un kādreiz varbūt ir tādas sajūtas īsti neredz, ka man tas kaut ko ļoti maina manā dzīvē. Es atceros tādu stāstu par vienu skolotāju un skolnieku, kur viņš atnāk, tas skolnieks atnāk pie skolotāja ar līdzīgu problēmu. Viņš saka, tāds nopietnas garīgi ceļu gājējs, viņš saka, es lasu rakstus, es neko neatceros. Kāda tam jēga, apmēram, viņš tādā krīzē ir tādā nonācis un tā. Un tas skolotājs viņam saka, viņš saka, paņem to grozu, malkas grozu, un aizej uz upi un piesmel šo mucu ar ūdeni.
Nu, tas tāds skolnieku skolotāja attiecības, viņš tur domā, ko viņš man tur grib atklāt, viņš cenšas tas skolnieks, un viņš tur nopūlās kaut kādu laiku, beigās viņš tur redz daži kaut kādas tur pilieni ir sapilējuši tur tajā mucā, bet bezcerīgs tas uzdevums ir to mucu piepildīt. Viņš tajā izmest tam skolotājiem saka, ko tu man esi uzdevis darīt, tas nav iespējams. Un tas skolotājs saka, viņš saka, jā, bet paskaties, es atveru, tas grozs bija ogļu grozs, jā, tas grozs bija akmeņu ogļu grozs, viņš saka, bet paskaties, kāds tas grozs ir kļuvis. Un tas grozs ir kļuvis tīrāks, viņš ir kļuvis, jā. Un līdzīgi Bībeles lasīšanas mērķis nav, kā teikt, varbūt uzspicēt mūsu kaut kādu tādu intelektuālo, kulturālo bagāžu, lai mēs pēc tam kaut kur kādās smalkās sarunās varētu kādreiz pastāstīt un nodemonstrēt, ka mēs esam arī lietpratēji arī Bībelē. Bet tas ir kaut kāds, Bībeles lasīšana ir kāds pats personīgs process, kurā tiešām tas vārds ir dzīvs, būdams darbojās kaut ko. Ja var teikt, tas grozs paliek tīrāks, lai cik ar abstraktu to varbūt var tulkot, bet tas grozs paliek tīrāks. Man liekas, vēl arī svarīgi, ka šis veids, kā lasīt Bībeli, jo bieži mēs šodienas sabiedrībā esam pieraduši, kad grāmatas mēs lasam no vāka līdz vākam, tad mēs arī Bībeli varētu tā izlasīt, kas nebūtu nav slikti, ja mēs izlasām Bībeli tā kā sākām, tā no sākuma līdz beigām. Bet, Rinalda, tava pieminētā pieeja lasīt kopā ar baznīcu, man šķiet, ir tāds ļoti drošs un uzticams ceļš. Arī tāpēc, kad sakrālu tekstu lasīšana, domājot par Bībeli, mums māca kontekstuāli lasīt. Šodienas valodā varētu sacīt, ka visas Bībeles grāmatas savā starpā tīklojās. Mēs uzreiz nemanām to saistību, mēs nemanām to, cik viņas ir saistītas ar to dziļāko vēsti, pat būdamas atšķirtas ar laika nobīdi, bet tā Dieva vēsts, unikālā griba ir klātesoša. Tas nozīmē, ka visas Bībeles grāmatas kaut kur satiekās. Un viņas satiekās mūsu ticības dzīvē, ja mēs sekojam baznīcas gājumam, ja mēs sekojam un ejam līdz tam, kā baznīca mūs vada un veido, un tāpēc šī baznīca lasīt kopā ar baznīcu, tā ir tāda arī piedalīšanās lielā notikumā, kur esmu ne tikai es šajā pasaulē, kas šajā dienā esmu uzšķīris konkrētu lapus, bet šodien es lasu kopā ar visu baznīcu. Un, man liekas, tas ir tāds liels ticības, ne tikai ieguvums kaut ko jaunu uzzināt, bet arī piedalīties daudz plašākā kopienā, kura mani nes, kura mani piepilda un uztur. Lasīt kopā ar baznīcu, tas izklausās arī pēc ļoti laba pamudinājuma vienkārši būt kopā ar baznīcu, būt atkal dievkalpojumā un piedzīvot to lielo, kas tur notiek. Lasīt ir svarīgi, bet jūs abi divi. Viens ir arhibīskaps, otrs mācītājs, jūs taču visu zinat. Vai jūs lasat Bībeli? Noslēgumā, kāpēc jūs lasat Bībeli? Tas grozs aizvien netīrs un tā. No otras puses, tāpēc, ka arī kaut kas no tā ir piedzīvots, ka tas dara tīrāku iekšēji. Tas palīdz domāt citas domas. Domas, kuras mani veido daudz labākā virzienā nekā tikai ziņu izdevumi un informācija, kas bieži mums tiek visapkārt piespēlēta, gribot vai negribot. Mums ir svarīgi, ka mūsu smadzenes, mūsu doma pasaule ir nodarbināta ar kaut ko, arī ar kaut ko, es teiktu, ar kaut ko eksistenciālāku, dziļāku, labāku, skaidrāku, tīrāku. Tam ir formējoši. Un laikam vēl mēs par to tā varbūt neizcēlām. Kristietība ir attiecība, reliģija. Un tas ir veids, kā dzirdēt kaut kā viņa balsi, kā klausieties tajā otrā, kas mani ir radījis, kas mani ir atradis, kur man ir dotā žēlastība noticēt, pieņemt, ieieties attiecībās, bet ir grūti viņās būt, ja tu neklausies. Un šis ir viens veids, kā klausīties Dievā. Ja es varētu salīdzināt, es teiktu, ka man personīgi Bībeli varētu salīdzināt kā ar plostnieka plostu, kas pārceļ pāri daudzām
lietām, kurās dzīvē es pats nevarētu saviem spēkiem tikt pāri. Citiem vārdiem, Bībele ir kā drošā vieta, kas ļauj dzīvot šajā pasaulē, un pat ja zem kājām bieži vien ir vētraina upe, kurai pašu spēkiem tikt pāri es nevaru, tad Bībele ir kā drošā vieta, kas aizvien no jauna notur šajā pasaulē un nes uz priekšu. Paldies! Es varbūt varu tādu vienu praktisku lietu sacīt. Citiem mums varbūt Bībeles nav mājās, bet šodien Bībele ir ļoti pieejama. Arī tad, ja viņi nav mājās, bībele.lv ir viens resurss, un Latvijas Bībeles biedrība, ko var internetā viegli atrast, viņiem ir mājaslapa, tur ir pat audio Bībeles formāts pieejams, kas šodien bieži ir kustīgam cilvēkam varbūt daudz ērtāks formāts. Un visbeidzot, man liekas, daudziem mums ir mājās Bībele, reizēm kaut kur otrā plauktā, varbūt otrā rindā kaut kur tur aizgājos vai kā. Varbūt tas ir viens skaists tāds rezultāts šīm mūsu sarunai, ja tie, kas mūs tagad dzirdat, ka varat paskatīties tajā plauktā un varbūt nolikt kaut kur redzamā vietā, goda vietā. Tā tas ir bijis cauri gadsimtiem mūsu tautā, un ne tikai mūsu tautā. Varbūt, ka tas ceļš kaut kā tā saikne pamazām veidojās aizvien ciešāk. Paldies maniem sarunbiedriem, arhibīskapam Rinaldam un mācītājiem Jānim. Jums, mīļie televīzijas skatītāji, šodien mēs runājām par Bībeli, bet ar Bībeli ir līdzīgi kā ar veikalu, no kur ir labums tikai tad, ja viņš ir atvērts. Ņemsim un atvērsim, varbūt sāksim ar Lūkas evaņģēliju vai turpināsim un meklēsim sastapt to, kurš man ir radījis un man ir atpestījis un piešķir manai dzīvei lielāku, augstāku jēgu, nekā es pats to varētu iztēloties. Paldies un uz redzēšanos!